Muguras sāpes ir viena no biežākajām veselības problēmām, kas ietekmē miljoniem cilvēku. No hroniskām sāpēm līdz akūtām traumām tās var būtiski ierobežot jūsu dzīves kvalitāti. Daktare Olga Šeikina, mugurkaula ķirurģe, vertebrologs, specializējusies mugurkaulu slimību ārstēšanā ar modernām metodēm un individuālu pieeju, palīdz pacientiem atgūt dzīves kvalitāti gan ar konservatīvām metodēm, gan ķirurģiju. Parasti pacienti nāk ar sāpēm mugurā, un sāpes var būt kakla daļa, krušu daļa vai pārsvarā ir jostas daļa. Ja? Pacientiem vecumā viņiem ir ne tikai varbūt sāpes jostas daļai, viņiem arī ir problēmas ar staigāšanu, ka viņi nevar paiet garākus attālumus. Daktare Olga Šeikina, vertebrologs, mugurkaulu slimību ķirurgs, ir uzkrājusi vairāk kā 15 gadu starptautisku pieredzi, absolvējusi Rīgas Stradiņu universitāti un rezidentūru traumatoloģijā un ortopēdijā, strādājusi Upsala universitātes slimnīcā Zviedrijā, mugurkaulu ķirurģijas nodaļā, stažējusies London Bridge Hospital, Lielbritānijā un pašlaik strādā Stockholms Spine Center, Zviedrijas lielākajā mugurkaulu veselības privātklinikā. Latvijā pacientiem ir unikāla iespēja konsultēties un ārstēties pie dakteres Ortomed klīnikā. Tam operācijām ir ļoti liela nozīme, ka jūs izvēlēties ķirurgu, kurš prot to darīt un izvēlēs pareizu to implantu. Ja operācija ir uztaisīta pareizi, tad arī rehabilitācija aizņems mazāku laiku. Dakteres Olgas Šeikinas specializācija aptver minimāli invazīvu ķirurģiju un modernu implantu izmantošanu, kas samazina operācijas riskus un pātrina atvesļošanos. Šīs tehnoloģijas ļauj risināt problēmas efektīvi un ar ilgstošiem rezultātiem. Mēs ārstējam visas degeneratīvas kondīcijas, no diska trūces līdz vecuma skoliozes. Visam mugurkaulu garumā, no kakla daļas līdz iegunim. Man ir ļoti liels daudzums cilvēkiem vecuma no 55, 65 gadiem un uz augšu. Un tad viņiem parasti ir sūdzības ar to, ka viņi nevar paiet. Un tādā ziņā Zviedrijā mēs veicam ļoti daudz visādi zinātniskus darbus tieši par to problēmu, tā saucam spināla stenozi. Un tad var taisīt tādu minimālu invazīvu procedūru, kad mēs ejam iekšā ar tādu nelielu griezumu, varbūt ar 5-6 centimetriem, un tad ņemam nost visu, kas spiež uz nervu saknītēm. Taisam tādu nelielu lodziņu. Tā ir vienkārša operācija, aizņem tikai 1 stundu, un pacienti var iet uz mājām nākamajā dienā. Un viņiem ir tāda sajūta, ka kā es ir atpakaļ, var pastaigāties, nesāp un nav nekāda muskuļu vājums. Minimāli invazīvas ķirurģijas metodas ir medicīnas nākotne, kas jau šodien maina pacientu dzīves. Tās samazina pēcoperācijas sāpes, atvesļošanās laiku un komplikāciju risku. Turklāt, pateicoties jaunākajām implantu tehnoloģijām, titānu un bioloģiski saderīgajiem materiāliem, daktare Šeikina nodrošina ilgstošus rezultātus un stabilitāti. Ar implantu mēs kaut kādā veidā atjaunojam tās muguras daļas, kuras vairs nedarbojas. Lietojot implantus, tagad mēs domājam ļoti daudz par to balansu, par visu ķermeni. Operācija viena līmenī kan ietekmēt visu muguru. Un tāpēc tie implantanti ir dažādi un atkarībā no muguras tipa, tad mēs izvēlamies tieši to individuāli, to implantu, kas vajadzīgs tieši jūsu mugurai. Ja jūtat, ka muguras sāpes jūs ierobežo, negaidiet, kamēr tās kļūst neizturamas. Uzticieties profesionalitātei un starptautiskai pieredzei un modernām ārstēšanas metodēm. Mūsdienā, un arī tagad es pamanīju manās pieņemšanas Latvijā, kad cilvēki izvairās no operācijām, viņam ir bailes, un tad no savas pieredzes es varu pateikt, ka jūs neesat apmierināts ar savu dzīves kvalitāti, operācija var palīdzēt atgūt to kvalitāti atpakaļ. Arī tagad visi ķirurgi cenšas taisīt tās mini-invazīvas procedūras, tā ka nav jāgriež visa mugura vaļā. Tie griezieni ir, teiksim, no 2 centimetriem līdz kādiem 7 centimetriem, tā ka arī estetiski tas izskatās labi, tā ka nav jābaidās. Piesakieties konsultācijai Ortomed klīnikā Rīgā. Uzticieties starptautiski atzītai specialitātei, lai risinātu mugurkaulu problēmas un atgrieztos pie pilnvērtīgas dzīves.